Tikpat, cik jau viņi tādi nojaukti jau vairs ir ne tikai retās pieminekļi. Mēs viņu tiešām kā to, kā viņi sauc, memoriālais parks. Tagad viņš arī uztveram. Ja mēs tepat blakus dzīvojam, nu, tad tā. Bet pastaigāties. Jā. Tagad nav ar suņiem, te jau parasti ļoti daudz ir ar suņiem, ar bērniem. Nu, visi tie uztver kā parka, ne kā kapus. Nu. Redziet, ja es aizēju uz meža kapiem, tad es to jūtu kā kaps un kā svēta vieta. Bet šitais jau, viņš ir tā tik vecs, kad kaut kā vairs nejūt to. Kad te vajadzētu tā kaut ko ievērot, kādu klusumu vai tā kaut kā tiešām kā parks un viss. Katrā ziņā tās kapliņas kā arhitektoniski objekti, viņi aiziet postā. Viņi aiziet postā un diez vai jebkurā gadījumā, teiksim, es domāju, ka nevajadzēja viņus aizlaist postā. Tā ir pilsētas nolaidība. Būvējam visāds, gan policistiem jaunas ēkas un vecās aizlaišam postā, gan vēl ko būvējam, bet arī šīs varēja saglabāt. Nu, kā nu tā ir? Jā, redz, te ir kapu kopiņas, kuriem vēl ir arī piederīgie. Un tā tālāk, un daudzās vietās ir, teiksim, tādi vēsturiski pazīstami cilvēki apglabāti, gan pilsētas vecais arhitekts un tā tālāk. Tā kā, nu, grūti pateikt, publiski. Nu, bet no vienas puses jau tā ir pilsētas vidē tāds zaļums. Ja atjauno abedījums, tas vēl būtu varbūt pat pieņemamāk. Nekā tā tīri publisku parku. Kā atpūtas, viņš jau kā memoriālais var saglabāties, kā atpūtas vieta, kur izslēdz visādas tingeltangeļus un, un sportošanu. Vai ne? Tā viņš var saglabāties arī. Tikai jāsaved kārtībā tās visas kapliņas.
Tā viņam bija kāda vērtība. Nu, tai sienai, memoriālai sienai, kur ir, teiksim, uzraksti vecie saglabāt no kapvietām, tā ir vērtība jau tagad, vai ne, teiksim, katrā ziņā. Bet tā arī jau apķēzīts ir kā visur. Tā mēs darām. Es jau šeit, šajā rajonā, dzīvoju no 1940. gada, apmēram 5 gadu vecumā. Tur tas gads bija 47. arī kaut tur. Tajā apaļā kapničā, kas ir tevs, ka nāk no Indrānijas, iet cauri uz Mieru jau, lai būtu tā orientējoši, ja? Tur bija uzlauza augšā Kapu. Nu kaps es nebija iekšā tādā pagrabā. Vai nezinu, kā viņš uzlauz to katafāku, un apakšā gulēja zārkā. Nu, tas zārks jau bija kaut kāds tāds sieviete, bija baronese vai ne, garā violetā kleitā, tādā ļoti greznā, gari gari šitie te gaiši mati, gari nāgi izauguši, man kā bērnam tas ļoti palicis atmiņā. Un pēc tam viņi kaut kur pazuda, un tad... Kapličs. Tur atkal bija vienreiz arī skelets gulēja, un skeletam mutē iebās bomis, tāds ritīgs, tāds rokas resna, tāds šausmīgs skats bija, vispār nepatīk kaut kā tā. Bet, nu, bērniem jau viss interesē, gājam skatīties, kas tur notiek un kas tur ir.